Tā tas bija par eļļām, bet eļļu vietā arī var izmantot gīsviestu. Parasti, kad es arī stāstīju, ka bērns piedzimst, viņš mammas krūts galu sasmērē ar gīsviestu. Man ir bijuši pārmetumi, kā tas ir piena produkts. Gīsviests vairs nav piena produkts, tas tā. Ko varētu teikt tātad par ēteriskajām eļļām, jo daudzas mammas arī grib, piemēram, ēteriskās eļļas izmantot arī vannā. Vannā jūs varat izmantot ēterisko eļļu, bet sākot tikai no 3 mēnešu vecuma, ne ātrāk. Un arī tā ir tikai viena pilīte. Un šo pilīti nedrīkst nekādā gadījumā vienkārši vannā iepilināt, jā, to jūs varat izdarīt, piemēram, paņemot tēkaroti, jā, iepiliniet tur lavandas eļļu un attiecīgi to visu iejauciet vannā. Tā kā tas tāds ieteikums, ja jūs gribat tā kā vannā. Un vispār, ja mēs tā kopumā skatāmies, tad līdz gada vecumam, protams, ir jāskatās, cik liels tilpums vai ūdens vai bāzes eļļas, jā, ko jūs attiecīgi dariet. Attiecīgi nevar forsēt ar šo ēterisko eļļu un pa vienu pilienu vairāk nav ieteicams, tā kā, ja jūs gadījumā. Bet, mēs tālāk skatīsimies tā kā receptes, un tad jau savukārt, jā, tātad no gada līdz 5 gadiem jūs jau varat 2 ēteriskās eļļas pilienus izmantot, jā, uz bāzes eļļas pamata, un no 5 līdz 12 jau 3, un no 12 vecākiem, tā kā mums pieaugušajiem, mēs jau varam izmantot 5, 6 jau ēteriskās eļļas. Tikko, kad bērns ir piedzimis, ir ļoti labi masēt bērnu, it īpaši, ja mamma to pieprot, un tas ir ļoti jauki, jā, kad nav jāsauc uz mājām kaut kāds svešs cilvēks. Un, piemēram, parasti lielākā zīdaiņa problēma, kas sākās tā kā no 3-4 nedēļām, vairākumu gadījumos, jā, kad bērnam ir šīs kolikas, bet tā var teikt, jā, tad ļoti laba masāža ir tieši ar fenheļa ēterisko eļļu. Tātad jūs paņemat pamatā bāzei, jā, jebkuru šo persika kauliņa eļļu vai aprikaušu kauliņa eļļu un piepiliniet vienu fenheļa ēteriskās eļļas pilienu, jā, sajauciet un attiecīgi masējiet bērnam pulksteņa rādītāja virzienā šo vēderu, jā, tas viņam atvieglos gan, teiksim, sāpes vēderā, jā, tā kā, un arī gāzes vieglāk viņam izvadīsies, un attiecīgi šī pati recepte der arī mamām, kas baro, jā, krūtis iesmērē tieši tādu pašu eļļu, jā, kurā ir piepilināts tātad šis fenhelis, kas tiek uzskatīts, ka tas palīdz ražot, jā, jeb vairoties piena, ka neobligāti ir jādzer fenhelis, jā, kad arī uzsmērējot fenheļa eļļu uz krūtīm, mammai automātiski veidojas šis piens. Tā kā tas ir saistībā ar vēdera problēmām un ar piena pavairošanu.